Nu, vienā pabijām ar paziņām satikāmies, sen neredzētiem, papļāpājām, padzērām. Pasēdējām, parunājām, ka varējām padzert iepriekšējā vakarā, bet, kā jūs ziniet, nesanāca. Nu, un iedeva mums pāris vēl tipiņus, ko apskatīt apskates objekts, un uz vienu no tiem mēs esam atbraukuši. Pils viduslaiku cietoksnis. Ejam skatīties. Dzelzceļa tilts un autotilts. Un te, kur jau būvējās viss tās autobāni. Un tur vēl viens tornis ir aiz šīs pils. Šī izskatās tāda vienaudze Koknes pilsupā, ne? iespējams. Mans brūņinieks ar visām savām brūņām. Bruņinieks ir ieradies. Kur Pūķis? Pūķis filmē. No ārpuses izskatās it kā pussagrūvis tāda pils, un tu ienāc pagalmā, un šeit ir vēl restorāns, un tik burvīgi saglabājies vai atjaunots. Kogriez un viss tie stikli. Ar mēnesi stikla motīvi iekšā. Skaisti. Un ēna, un vēsāks. Un visi var papusdienot. Tāds skaistums ir iekšā. Skaisti dzīvot neaizliegs. Rudens iezogās. Kādu jauku vietiņu atvedu. Kā reizes priekš pusdienu pauzes. Mēs jau pieredzīt. Mums jau plus mīnus viss ir līdz. Kas mums ir, kas mums ir, kas mums ir, kas mums ir? Kas mums ir, kas mums ir, kas mums ir? Mums ir ūdens. Mums ir 2 kafijas augstās. Un mums ir sendviči. Ko? Tas ir viss? Vēl ir prezentiņš šokolāde. Paldies, Sergiem Asantu. Bet to mēs ne. To tagad ne. Kravas vilciens. Gids dzirdēja augšā tur stāstīja. Viņš teica, ka padomu laikā, Ostberlīna komunistu laikā, esot šeit pa līniju gājuši 440 vilcienu stundā. Dienā. Dienā. Stunda, tu tas nezini. 440 vilcienu dienā. Nu, baigi noslogotēties. Un atkal jau kājāk peld upi. Tagad ēst. Nom, nom, nom.
Jā, ir laiks ieturēties. Gan agri cēlāmies. Brokastis nebija. Negribējās. Augstai kafiju izdzērām. Ūdeni, tagad jāpaēd. Pilsētiņa Botkosne. Un mēs atbraucām, jo iespaidīgs saules ieguves mehānisms. Pamēģināt kā Polijā saules raktuvēs. Jā, palaizi, vai tiešām viņš ir sāļš, vai tas taču ir sāls, kāds viņš vēl varētu būt. Nu, re, nevajadzēja lekt uz augšu, kaut ko laizīt, uzpilēja uz rokas. Tagad citronu un tekilu. O, jā. Tiešām sāļš. Ļoti sāļš. Mučais līdz, jā. Apkrāmies ar mantiņām. Visas 1,86 m, no šito čupčiku. Visi 1,90 m viņam būs. Un te augstums ir kādi, 4. Labi, es jau paskatījos izlasīju. Augstums 13 metri. Un garums 325 metri. Tas nozīmē, ka lejā upē Zāle ir rats, kurš darbina šo te konstrukciju, kura kā pumpis ceļ augšā ūdeni. Das Flussgestänge, das zunächst über den Zollschacht endete, verlängert. Nu, re, kādam nervi neizturēja, izvācās. Hello.
Pieļauju domu, ka šī pēdējā apstāšanās pirms esam mājās. Vairāk, nu jau viss tiešām tikai uz mājām. 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 걸렸네 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home back home way back home way back home Lūk tā, mūsu brīvdienu piedzīvojums, lielais piedzīvojums ir beidzies. Nu jau tepatās pie mājām. Pateicoties mūsu glābējiem ne tikai ar atslēgām, bet atbraucot mājās vēl arī ar vakariņām. Glābējs nopīpējies, nolēcies. Paldies par to visu viņam. Un mēs tiekamies nākamajos piedzīvojumos. Tā.